Sveicināti Neguli podkāstā. Tas ir podkāsts par spēļu izstrādi un citām lietām, kas man interesē. Izveidoju šo podkāstu ar domu vienkārši osmozes ceļā no citiem cilvēkiem uzzināt vairāk par spēļu izstrādi. Un šodienas viesis ir Vladimirs Slavs. Tātad īsumā, ko es par tevi jau zinu, tas ir, ka tu esi dibinātājs un arī īpašnieks Cold Wild Games. Agrāk strādāji kā programmētājs un teoloģijas izglītība. Maģistra teoloģija, man bija bakalaura grāds datorzinātnes. Man ir kaudzi jautājumiem, es viņiem visiem neiešu apgāt cauri, vienkārši, kas man pašam interesē, un tā. Un, ja kāds nepatīk jautājums, mēs varam vienkārši skipot. Tātad pirmā lieta, kāpēc nodarbojas spēļu izstrādi? Es domāju, ka vienkārši tas ir tas, uz ko es vienmēr skatījos, kopš bērnības, man patīk spēlēs. Tā ka šeit nekas nebūs oriģināls. Man liekas, ka dzīve ir bezjēdzīga, bet spēļu izstrādē ir mazāk bezjēdzīgākā lieta, ko es varu šobrīd darīt. Man tas patīk, man tas uzrunā dažreiz, kad es redzu, ka spēle ir palaista, tad es domāju, ok, bija vērts to publicēt. Un, laikam, šis man sniedz gandarījumā sajūtu šobrīd. Labi. Tad tu sākumā strādāji kā programmētājs un pārgāji uz to spēļu izstrādi, un kā īsti notika tā pārēja, kurā brīdī tu izdomāji? Nu, patiesībā es jau neredzu, ka programmētājiem ir tik liela pārēja no, normālās korporatīvas programmēšanas, jebko, kas tas nozīmētu, uz spēļu programmēšanu, bet es domāju, ka... Nē, es nedomāju tā. Vienkārši man bija tā, ka es sāku mācīties programmēšanu vēl savas bērnības gados. Man laikam gribējās pielietot tas prasmes, lai taisītu spēles. Vienmēr to uztveru vairāk kā hobiju. Nekad nesanāca pabeigt spēles. Un tad, kad es kļuvu pieaugušais un iestājos darbā, man laikam korporatīvais darbs neīpaši patika. Tad es sāku domāt, vai es tā nostrādāšu visu savu dzīvi. Tad man sāka kļūt bail no šīs domas. Tad pēkšņi man sāka sanākt pabeigt spēles. Jā, tā es nonācu uz spēļu izstrādi. Vai tev saklabājās kāds no pirmajiem projektiem kaut kur redzams vai dziļi iekšā datorā? Paši pirmie diez vai atradīsim, bet Global Game Jamā, man liekas, 2011. Gadā es piedalījos ar savu sazīmēto kvadrātiņu vēli, un to var atrast vēl, un var pat spēlēt. Nice. Īsti, jā, šis būtu tāds iepazīšanās jautājums. Kādas ir tavas lielākās iedvesmas spēļu izstrādē? Gan spēles, gan ārpus tam? Vispār... Es domāju, ka lietas, kuras mēs piedzīvojam bērnībā, tas uz mums atstāja vislielākas iespējas. Man, piemēram, tas bija Front Mission sērijas uz PlayStation 1 konsoles, bet arī uz datoriem bija forši spēlēt Heroes, piemēram, Diablo 2. Yes. Kaut vai es nekad nemēģināju noklonēt Diablo 2. Heroes gan. Bet tas ir, ja mēs runājam par spēlēm. Bet vispār es domāju, ka ja tu gribi taisīt kaut ko jaunu, tad tev jāzina, kas notiek ar spēlēm un vispār tirgu vai jebkur, kur tu dari, bet ja tu gribi tiešām kaut ko jaunāku ievest, tad varbūt iedvesmu jāņem no kādiem citiem avotiem, par kuriem tagad nav spēles. Un man laikam tie avoti ir šobrīd lielākoties māksla, muzeja, vienkārši ejot uz muzejam vai paceļot dažreiz palīdz. Un tad tas idejas kaut kā pati par sevi radās, kad tev ir tā kā ļoti nestresaina vidē, kad tu vari apstāties, paskatīties uz kaut ko, novērtēt, izvērtēt, saprast. Jo es domāju, tieši tad, kad tu izbaudi kaut ko ārpus savas zonas, tā kā to, ko dari ikdienā, tad tev var rasties kaut kādas atziņas. Piemēram, Latvijas mākslas muzeja ir glezna. Es pat neatceros to vārdu. Tas bija kādas 7 vai 8 reizes pēdējo gadu laikā mākslas muzejā. Un es tikai vienu brīdi saku to gleznu pamanīt. Un tur burtiski ir ūdenskritums. Un man liekas, ka tas ir 19. gadsimts. Un es to gleznu saku savā galvā saukt, protams. Tur nav par to priekšnesumu nekādu. Bet savā galvā ir tā, kā es to saucu par mākslinieka pusmūža krīze, jo kāpēc es to iedomājos, kad Džeks aizbrauca no Latvijas, aizbrauca uz Itālijas dienvidiem, lai uzzīmētu ūdenskritumu, un tas ūdenskritums ir ļoti ainaviski uzzīmēts. Bet
Es vienkārši iedomājos, paskatījos uz viņa dzimšanas datumu un gleznas tapšanas datumu, un es domāju, čalim palika 41. Un iedomājies 19. gadsimta, tad tu aizceļo uz Itāliju no Latvijas un uzzīmē ūdenskritumu. Protams, varbūt tur bija cits stāsts, varbūt viņu kāds jau iepriekš aizveda, bet manā galvā vienkārši saka, tā kā pati par sevi rasties tāds stāsts, un tad es iedomājos par brīvību, ko cilvēks izjūt, lai izdarītu kaut ko, kas viņam liekas svarīgs. Un tas palīdz nenoniecināt savas idejas, kad man ir pat kaut kas liekas superstulbs. Es pie tā dažreiz mēģinu domāt un laikam no tā radās. No tām sīkām iedvesmām, no kuriem tu pat nezini, ka kaut kas sanāks, bet vienkārši jāskatās ārpasaulē un jāpamana lietas. Domā, teoloģijas grāds arī kaut ko mainīja, tā kā skatījumā, jeb īsti ne? Strādājot, apgūstot teoloģijas grādu, man vairāk, laikam, sākā rasties jautājumi par dzīves jēgu. Kaut vai uz tiem jautājumiem droši vien nekad nebūs atbildes. Pati par sevi. Bet tas man parādīja vairāk, ka tev nevajag sevi ielikt kaut kādos ramjos. Ja tu iedomājies, esmu programmētais tagad, ko es iešu tagad studēt teoloģiju. Nē, tas vienkārši ļāvā pajautāt, ko es tiešām gribu, un to udrīkstēties varbūt dažreiz. Ja sanāk. Un, protams, lielākā vērtība arī bija iepazīties ar ļoti dažādiem cilvēkiem, ar dažādiem skatpunktiem, un tas, laikam, iedvesmo manī veidot dialogu ar cilvēkiem caur savām spēlēm. Tur arī diezgan ilgi bija aktīvs, es tev redzēju daudz komunā Latvijas spēļu izstrādātāji. Kā tu viņu atradi, tu atceries? Vai tu biji pazīstams ar Elvisu? Tas bija diezgan nejauši, kad es strādāju White Cryptionā, man liekas, 2012. gadā. Elvis strādāja, vienā brīdī es sāku domāt par Global Game Jamu, jo es atradu ziņas. Vienkārši tad es padalījos ar kolēģiem, man liekas, un Elvis tu arī tad interesēs par spēļu izstrādi, kaut kā. Bet es neiestājos tajā brīdī komunā, jo tur bija punkts par politisko atbalstu. Man liekas, piedalīties politiskos pasākumus, kurš bija atcelts vēlāk. Varbūt es kļūdos, bet tad man pielabojot, bet es atceros, ka šī burtiski, es gribēju tajā brīdī tajā virzienā skatīties, bet tur bija piedalīties asociācijā, rīkotos publiskos pasākumus, un tur bija arī punkts par politiskiem pasākumiem. Kaut vai neviens, protams, to negrasījās darīt, bet tik un tā es domāju, ja es atstāju parakstu zem kaut kā, tas mans iekšējais paranoiķis. Pie kā tu strādā šobrīd? Sāksim ar spēļu izstrādi, kā tas Stories from the Outbreak. Stories from the Outbreak, tā ir galvenā lieta, ko es producēju lielākoties. Mans mērķis bija bišķi automatizēt to procesu un paskatīties, cik es tālu varu attālīties no tā. Kopumā mēs runājam par vīziju. Es mēģinu bidīt, varbūt to kopējo virzienu, lai visiem ir skaidrs par to, kāda spēle tiek izstrādāta. Dažreiz es, piemēram, pušoju narratīvas lietas, piemēram, dialogi, kuri vēl nav īsti gatavi, bet sistēmā ir diezgan interesanta, manuprāt, ja tā tiks pabeigta. Es domāju, tā tiks pabeigta. Un otrā lieta, es producēju Druid Walkeru. Tā ir viena no spēlēm. Tas arī Cold Wild Games, ja tas ir ārpus? To izstrādā cilvēks, kurš bija spiests pamest Baltkrieviju, un māksliniece no Igaunijas, un soundtracku rakstīja Liga Grīci, kur ir koklētāja. Es vienkārši iedomājos, vai es varu uztaisīt kaut ko tādu no vienas puses nedaudz humanitāru, lai palīdzētu cilvēkam šeit uzturēties, jo viņš meklē darbu visu laiku. Un arī apvienot mākslu, kas mani interesē. Trīnāre ir māksliniece no Igaunijas, viņai ļoti labi sanāk zīmēt, bet kā jau liela daļa no māksliniekiem, viņi ir, kā tev teikt, viņi paliek tādos korporatīvos darbos arī. Logo dizains un šīs lietas, un viņai ļoti interesēs par to. Mēs iepriekš vienkārši zīmējam kopā dažreiz, tad es piedāvāju, vai negribat apvienoties, un tad Ligu Grīci es vienkārši atradu ļoti nejauši, bet viņas mūzika ir tiešām ļoti skaista, iedvesmojoša, un man liekas, ka pasaulē būtu liela vērtība, ja viņi dzirdētu tieši kokli un kā tas skan viņas izpildē. Un tad es vienkārši iedomājos, vai nebūtu forši to apvienot. No manas puses, laikam es jau tagad saprotu, ka
spēles lapa ir diezgan tāda kriptiska un super nesaturīgā marketinga ziņā, bet pati spēle, kad mēs bijām, to spēlēm playtestos, tā aizņem 40 minūtes, bet tā ir, tā nezbaudu, es tā teiktu. Tā kā visam, kam mēs spēlējam, tas patika, un esmu diezgan priecīgs, ka man sanāca apvienot tieši talantu, jā. Tu jau pieskāries tam, runājot par Stories from Outbreak, bet kāda ir tava loma spēļu izstrādē un kā viņa mainīsies laika gaitā, kā sākās un kāds mainījies? Kāda es saku taisīt spēles? Jā. Es tiešām man bija vairāk tāds hands-on approach. Kā būs latviski hands-on? Nezinu, tāds tuvāks. Man tikai anglicismi nāk prātā. Jūs visos procesos tādā veidā, kā es pats rakstīju kodu, Elēna zīmēja. Tad es taisīju Steam lapas, es, menedžēju community, grāmatvedību, ko vēl? Steam upload procesu, runāju ar partneriem, nosacīties visu darīju pats. Kad, saka, iet resursi no Merchant of the Skies, mēs bišku paplašinājām komandu. Un tagad, ko es daru, ir vairāk pārbaudīt termiņus un saprast, ko mēs varam un ko mēs nevaram. Un vienkārši rūpēties par to, lai darbiniekam būtu komforts, būtu kopīga vīzija par projektu, pie kura mēs strādājam, vairāk tā strateģiska plānošana, nodrošināt resursus. Piemēram, kad mēs piedalījāmies Humble Bundle ar Lunas Fishing Garden, tas bija martā, man liekas, vai aprīlī. Tad vienkārši es tā hustloju, ripojos apkārt. Nosacīti visu laiku meklēju spējas, kā dabūt ekstra resursus, lai varētu nodrošināt algas, lai cilvēki varētu darīt to, ko viņi dara labāk, tā kā taisīt spēles. Un ja kaut kāds, piemēram, komandas biedrs iztrūkst, mums vajadzēja rakstnieku vai mākslinieku vai komponistu, tad es vienkārši meklēju apkārt un atradu cilvēkus. Kaut kā man sanāk šī lieta. Nosacīti tiešām tas, kas mēs skaitām par producēšanu, tev ir kaut kāds gala produkts galvā un tu dari visu, lai tas nonāk no sākuma līdz galam. Jā. Labi. Vai tas atbild uz tavu jautājumu? Tas plus minus, man šķiet, ka daži nākošie jautājumi tā kā pie tā atgriezīsies. Tad jautājums par to, kā tev šeit, vai tev šobrīd tie pienākumi, ko tu dari, uzdevumi, vai tev viņi tā kā apmierina vēlmi radoši izpausties, ja tev jāmeklē vēl citi veidi, lai to darītu? Noteikti otrā lieta, tāpēc es, piemēram, piedalos BRSD dažreiz. Arī man liekas, manu pašu uzrunā vairāk spēles kā mākslas medijas, uz ko es vairāk interesējos. Un tur, laikam, man patīk, kad es varu bišku pats taisīt. Bet, protams, manas spējas ir ierobežotas. Ja es gribu uztaisīt kaut ko lielu, tas ir, man nav uz to spēka šobrīd. Tāpēc, tas arī ir jau spektrs, zinām, tagad, kad mēs par to runājam. Piemēram, man tiešām ļoti iedvesmo, kad rodas kaut kādā biedrība, kā rodas kolektīvs, un tiešām Cold Wild Games lielāka vērtībā ir cilvēki, kuriem mums. Un man patīk, ka visi sadarbojas savā starpā. Man tiešām ir lepnums par to, ka mēs visi esam kopā. Un šī ir tā manas dzīves lieta, kur es negribētu pazaudēt. No otras puses, protams, ja es ņemos ar administrēšanas lietām, un pat ja es gribu ieguldīties lielas spēles izstrādē, kaut kā tas visu laiku sanāk mikromanagement pret makromanagement, tā kā es negribu arī iejauties kodā, jo es jau neesmu tik labs programmētājs, kā cilvēki, kuri to visu laiku dara. Un tad, laikam, tā ir otrā daļa no manas dienas ideāla gadījumā, kā es pirmo daļu administrēju, otro daļu daru kaut kādas savas lietas. Man, piemēram, patīk sinhrona tulkošana, dažreiz es piesākos, vai secīga tulkošana, kad es piesākos tulkot pasākumus. Kādās valodās to Es diezgan brīvi varu tulkot latviešu, angļu un krievu valodu, tā kā no visiem trim, uz visiem trim. Un, ja tādas iespējas radās, es tos ņemu. Man tas vienmēr interesē, man tas vienmēr uzrunāja. Interesanti. Tā kā daļa uz admin lietām, daļa uz kreatīvo pusi. Tu saki, ka tu centies tā kā vienu dienas daļu administrēt un otru dienu tā kā radoši. Tev nav saržīti pārslēgts madam, tā kā vienā pašā dienā. Nevienmēr jau katru dienu tā notiek. Vienkārši ir dažas dienas, kad es varu atļauties. Varbūt tieši mākslas daļu. Bet, dažas dienas, protams, aiziet uz administrēšanu. Ir grūti pārslēgties, bet ja tu kaut kas sadalī to, piemēram, pēc pusdienām es daru šo lietu.
Tad, ja tu ieplāno to iepriekš, tad nav tik sarežģīti. Runāju par Cold War Games, es tā lēkāju ar tematiem. Kā tev pašam patīk vairāk, jā? Cik liels ir kolektīvs un... Šobrīd mēs esam 7 cilvēki, tieši tāds pamats kolektīvs, kur ir tā kā darbā. Tas tā kā in-house? Jā, in-house grupā. Jā. Dažiem ir puslodze, dažiem ir tā kā nepilna slodze, viņi paši strādā cik var. Jā, apmēram tā, bet mēs esam 7 cilvēki, kuri ir darbinieki, skaitās kompānijai. Un kā tu viņus atradi ar kādiem līdzekļiem? Lielākoties, visiem ir dažādi stāsti. Es dažreiz meklēju gan LinkedInā cilvēkus, gan vienkārši uzrunāju meetupos. Es domāju, viss foršākais ir tā kā tu vari, ja tev ir interese par cilvēkiem, tad kaut kā tas dabīgi sanāk. Ja ir kaut kas steidzams, tad es lieku tiešām sludinājumu Redditā vai LinkedInā. Tā mēs atradām rakstnieku priekš Lunas Fishing Garden no Los Angeles, Shervinu. Ja ir kaut kas lēnāks, tad es mēģinu caur vienkārši paziņām atrast, meetupiem un tā tālāk. Tas tiešām ir atkarīgs no plānošanas. Bet, piemēram, daži cilvēki paši raksta, kā šobrīd. Piemēram, es dažreiz nolgoju komponistu Paulu Zimmermanu. Un bija tā, kā atšķirība no citiem komponistiem, viņš, piemēram, interesējas par manām spēlēm. Tā kā viņš uzreiz neteica, davai es rakstīšu mūziku, bet tas bija daudz efektīvāk, jo viņš mēs ar viņu parunājam. Tad, kad man bija vajadzīgs komponists, es redzēju, ka viņam ir piemēri, es pats to sameklēju. Un tad es viņu nolgoju. Bet jā, lielākoties tas tiešām ir interese par cilvēkiem, spējā runāt ar visiem, dažreiz iziet ārā. Man nav es nezinu, kā es to noskēlotu uz 1000 darbiniekiem, ja man būtu THQ, piemēram, jāvada, vai Ubisoft. Tad jau visticamāk, tā būtu HR, tā kā departaments. Vai būtu sexual harassment departaments, kas viņam tagad ir Jesus. Bet jā. Tad sanāk, tev ir cilvēki no Latvijas, no ārzemēm, un kā tā visa komunikācija notiek, vai jums, piemēram, lielos uzņēmumos ir tas murks, ka ir ļoti daudz visādi satikšanās, mītingi. Kā jūs komunicējat? Jūs vienkārši pēc nepieciešamības, ja ir arī kaut kāda regulāras online vai arī savādāks tikšanās? Atkarīgs no cilvēkiem, kam vajag viņi sazvanās, nav īpaši tāds liels reglāmens iekšā, bet ir vienu reizi mēnesi pusdienas visiem kopā. Mēs sanācam un tur apspriežam lietas 2-3 stundas. Un tad es dažreiz sazvanos ar darbiniekiem pa dienu, bet ne vairāk par 2-3 zvaniem dienā. Bet dažreiz ir dienas, kad es nevienam nezvanu, jo man pašam īsti nepatīk tas. Jā, es domāju, ka runājot par sanāksmēm vai par zvaniem, tas tiešām ir par to, cik liela atbildība man ir. Un kāpēc, lai cilvēkiem vajadzētu konsultēties par lietām? Ja ir kaut kas atrast, viņi var pajautāt. Vai GitHubā, vai Discordā. Bet es domāju, ja tu sadali mērķus normāli, un cilvēki zina, kas jāsasniedz, tad viņi paliek diezgan autonomi. Un šobrīd man ir sajūta, ka šis modelis strādā. Ok. Nē, mums nav miljonu sanāksmi, ja tas bija tas jautājums. Jā, man vienkārši tas viss ir ļoti interesants process, jo, lai uztaisītu spēli, tev jādara ļoti daudz lietas, un tad kā katrs cilvēks izlēma, kas viņam jādara, un lai viss ir pa plauktņiem, visi uzdevumi ir izdarīti, jo es pieņemu, ka tu jau visus nebaksti, tā kā tev jādara šis, cilvēki plus mīnus aptuveni zina un darbojas, jā. Tad cilvēki arī tā kā droši vien nevarētu iedzīvoties kolektīvā, bet kaut kā nebija tādu vēl piemēru. Jā, laikam ir vienkārši uzticība tiek dota cilvēkiem, un pagaidām es nebiju stipri vīlies, ja es kādam uzticēju kaut ko. Labi. Savulaik, kad gatavojos tev uzdot visādus jautājumus, paskatījos arī tev bija blogs savs, un tur bija rakstīts, ka diezgan liela daļa no izmaksām biznesā tev aiziet autoratlīdzībā. Un vai tu vari paskaidrot sīkāk, kāds izpaužās? Ok.
katru reizi, kad mēs taisam spēli kopā, ja mēs neesam daudz, man liekas, ka ir diezgan godīgi teikt, ka, hei, ja šī spēle pelnīs naudu, tad tu esi viens no tiem veidotājiem, un tad man liekas, ka ir diezgan godīgi dot vienkārši daļu no tās peļņas. Tā kā modelis lielākoties ir tāds, ka ir izmaksas, lai uztaisītu spēli, un kamēr tas nav noseiktas atpakaļ pēc spēles relīzes, tad nevienam netiek maksātas līdzības. Tikko ir sapelnīts pirmais eiro no tiešām. Tā tūlīt. Ir taču starpība. Man ir tā kā Lost in Translation moments. Nu jā, nē, peļņa ir tad, kad virs ieņēmumiem. Jā, tā kā nopelnīts tīri. Tas, tā kā, kad saka, iet tīra peļņa, tā kā daļa no tās peļņas iet uz visiem darbiniekiem, jo ar viņiem ir slēgti autorlīgumi. Tie, kuri tā kā mākslas procesā piedalās, viņi dabū daļu no tās peļņas. Apmēram šobrīd sadalījums ir tāds, ka 60% apmēram paliek Cold Wild Games, 40% iet visiem. Ok. Tā kā, jā, tas, protams, ir tāds riska faktors tādā veidā, ka tev ir grūti paredzēt, grūtāk paredzēt, cik naudas tev paliks kompānijā, jo tu nevari zināt, piemēram, kura spēle labāk pardosies, Merchant of the Skies vai Lunas Fishing Garden, jo tur arī ir dažādi procenti, bet, jā, modelis ir tāds, tu piedalies spēles izstrādē, man liekas, ka tas ir godīgi, ja tu dabū procentu no peļņas tiešām. Risks ir mans, kad es ieguldu naudu, bet tās risks viņš atmaksās ar laiku. Jā. Jā. Bet šī varētu būt ļoti garš temats, jo man neliekas godīgi, ja kompānijas, kur nezinu, kur ir tā kā 2 vai 3 vai 5 darbinieki, nosacīt kompānija ar 5 darbiniekiem, un visiem ir varbūt labas algas, bet boss paņem, nezinu, tur miljonus, ja kaut kas produkts izšauj. Es domāju, ka tas ir visu cilvēku nopelni. Tā ir mana dzīves filozofija, ka es gribu turēties un kādu pasauli es gribu redzēt sev apkārt. Runājot par tām visām lietām, kā tev ir tie projekti, ko tu esi publicējis? Jā. Cik viņi finansiāli apmaksājušies, vai kāds bijis neveiksmīgs, un kurš tas būtu? Mana pirmā spēle Blades of the Righteous, tā bija finansiāli neveiksmīgi. Es, protams, daudz iemācījos, bet tas ir tik tālu no tā, lai atmaksātos. Kaut vai es arī netik daudz terēju, vienkārši savu laiku daudz. Jā. Pēc tam, man liekas, visi projekti ar laiku atmaksājas. Lazy Galaxy Rebel Story bija riskantākais projekts, kurš gandrīz man iedzena bankrotus. Labums bija tāds, ka es izgāju uz konsolēm, uz Nintendo Switch un Xbox. Tie konsoles relīzi palīdzēja, bet tik un tā spēle neatmaksājas tajā brīdī, kad izlaistā. Un paradoxāli, ka tā atmaksājas tikai tad, kad iznāca Merchant of the Skies, jo Merchant of the Skies bija tā kā Steam bundlā kopā ar Rebel Story, un tad cilvēki sāk pirkt visas Cold Wild Games vienā bundlā, un tad Rebel Story viņš atmaksājas ar laiku. Bet modelis, kāpēc lietas atmaksājas? Mums visas spēles pirms Stories of the Outbreak atmaksājas, un tā kā nespēļu kaut kādu. Bet jā, tas modelis laikam strādāja tāpēc, ka studija bija daudz mazāka. Šobrīd, protams, ir daudz lielākie un bīstamākie izaicinājumi ar to saistīti. Ja mēs runājam par Ja mēs runājam par finansiālo daļu, man liekas, ja tu ieguldīji, piemēram, nezinu, no 5 līdz 10 tūkstošiem spēles veidošanu un taisi to kā indie developers, tur nopirkt grafiku kaut kādu un nodrošina labu procesu, tad ir diezgan viegli uztaisīt kaut ko, kas atmaksājas. Ir grūtāk skalot to procesu, tā kā, lai audzinātu virsū kopā ar komandu, bet, ja tu taisi spēles brīvajā laikā, man tiešām ir daudz piemēri ar cilvēkiem, kuri ieguldot tādas naudas summas, viņi var atgūt lietas vai dzīvot un uzturēt sevi. Jā. Tu pieminēji konsoles, tā kā... Jā. Kāds ir sadalījums, kurā brīdī tu nolēmi, 2 jautājumi, kurā brīdī tu nolēmi pārēt uz konsolēm, kā tev tas izdevās, un kāds šobrīd sadalījums, tā kā, kur tev vairāk ienes peļņu un kur tev vairāk pērk, tā kā tādā ziņā, salīdzinājumā Steam, piemēram. Steam joprojām ir līderis, bet konsolēm ir nozīmīga daļa. Es nevarēšu tev pataisno, tiešu skaitli pateikt, bet tur bija starp
atkarīgs no spēles, bet bija starp 15 un 30% tiem, kuri bija publicētas uz konsolēm. Tā kā tā daļa noteikti bija ievērojama. Kā es nolēmu aiziet uz konsolēm, man liekas, ka tas vienkārši bija vēl viens drošības avots. 17. gadā iznāca Nintendo Switch, ja es pareizi atceros, tas bija 17. gads vai 16. Wow, varbūt arī 15. Var arī negooglēt, bet īsumā bija mīts, ka neviens tur nevar tikt, bet patiesībā pēc gada vai diviem bija diezgan ok. Un es vienkārši rakstīju vēstules un tā kā mēģināju tikt līdz decision makeriem, kuri sniedz tas piekļuves tiesības un sanāca. Kaut kur nebija lielas preces. Bija lielas gaidīšanas laiks, man liekas, 2 vai 3 mēneši aizgāja, lai dabūtu apstiprinājumus, bet tiešām, kad process beidzās un ka viņi redzēja, ka tev jau ir kāds portfolio, tad nebija grūti. Tas bija par tieši diversificēšanu un biznesā. Jā. Vai tu reklamē savas spēles un kā tu reklamē, kurās? Mums ir Twitter konts lielākoties. Nu labi, mums ir konti sociālajos medijos un man ir cilvēks, kurš taisa social media postus, bet tā kā profesionāli reklamēt mēs šobrīd nereklamējam spēles. Ar Lazy Galaxy es taisīju eksperimentus Redditā, Clicker subredditos, un tad es maksāju par reklāmām, un tā diezgan labi atmaksājas, bet tā auditorija nebija tik liela, un tā bija diezgan ātri izsmelta. Jā, lielākoties es nemāku apmaksātas reklāmas, ja tāda ir. Ok. Labi, aiziesim atpakaļ. Labi, iesaka ko? Bet, nu labi, šeit arī nebūs nekas jauns. Es sūtu atslēgas influenceriem pirms spēlē tiek izlaista. To es gan daru. 200-300 atslēgas apmēram aiziet, lai, mums ir saraksts ar cilvēkiem, kuriem varētu būt interesanti, tad mēs vienkārši saņemamies un sūtam. Jā, un tas saraksts ir katrai spēlē individuāli? Mums ir cilvēki, kuri visas spēles spēlē, bet lielākoties es katrai spēlē mēģinu individuāli izveidot sarakstu. Man ir Python skriptiņi, ar kuriem es YouTube pārsoju, tā kā eju cauri YouTube saturam, un tad mēģinu izvilkt dažus datus par spēlēm, kuras tiek spēlētas, kuras ir līdzīgas tai spēlē, ko es taisu, un tad es mēģinu uzrunāt tieši cilvēkus, kuriem varētu tas būt interesanti, nevis uz aklo sūtīt. Arī Keymailers. Varbūt par Keymaileru ir vērts samaksāt, ja nav daudz laika. Tā ir tā platforma, kur tu ievadi atslēgas un vari izvēlēties pa taisnu influencerus, kuri pieteicas. Bet tur arī ir daudz cilvēku, kuri mēģinā viltot dabūt atslēgas. Tā kā... Pie visam cita tēma. Kur tu apguvēji savas zināšanas? Tas tāds vispārīgs jautājums. Pārsvarā, protams, uz spēļu stādī. Vai tu apmeklēji kādus kursus vai visas pašmācības ceļā un caur praksi? Pašmācības ceļā lielākoties. Dažreiz skatos GDC Vault, kad tas bija vēl. Bet pēdējos gados nē. Es teiktu, man ir pietiekami daudz tieksmes kaut kā paviršē apgūt lietas, un esmu ļoti milzīgs ģenerālists, kurš it kā visu var izdarīt, bet man nekad nebija pacietības daudz dziļāk skatīties lietās. Un, kaut kā, ja es gribu kaut ko zināt, tad es uzzinu pietiekami daudz, lai varētu kaut kā izdarīt, un tad es bieži pārtraucu. Nav dzīvē daudz lietu, kur es gribu apgūt pilnībā tā. Saistīts jautājums, vai tev kā izstrādātājiem, vai arī kā kompānijai, vai ir sava tā kā bībelīte, kur ir paši izvirzīti principi noteikumi, kas būtu kā jāievēro, izstrādājot spēli vai dizainējot viņu? Mums ir kompānijas tā kā mission and vision nosacīti, ir vērtības, pie kuras mēs pieturāmies, piemēram, nebūs nekad mums lootboxes, tāds, paid lootboxes, ja mēs par to runājam, mikrotransakcijas, man, piemēram, nepatīk šī lieta. Mums ir vadlīnijas katram savam projektam, piemēram, par grafiku vai par to. Piemēram, pie Stories of the Outbreak mums ir vadlīnijas, kā tiek izstrādāti varoņi un kuras daļas tiek darīta, un katrs zina, kuru daļu viņam jāizdara. Bet kopīgi es teiktu, ka process ir diezgan tāds brīvs.
no paša sākumā, kad tu izstrādā jaunu projektu, tad ir daudz spēka aiziet tieši, lai saprast, par ko tas būs. Un, piemēram, ne visas lietas ir skaidrs prototipēšanas fāzē, dažas lietas kļūst skaidrākas izstrādē. Piemēram, ar Stories from the Outbreak bija tā, kā mums no sākumā bija sajūta, varbūt vajag taisīt open world, to, kā tev ir karte liela, un tad tu vari staigāt, un ar katru dienu bišku tālāk un tālāk, bet man bija sajūta, ka mums pietrūks resursus, un tad es pamēģināju to paskaidrot komandai, ka, tādu lielu spēli mēs nevarēsim uzreiz taisīt, tā kā uztaisim, lūdzu, sāksim ar roguelike struktūru, un tur jau kā aizies. Tā kā apmēram tā tas process iet uz priekšu. Ir kopīgie mērķi, bet, jā. Un ir vērtības studija, kuras tā kā mēs nepārkāpjam. Jā. Man parasti tā, ka, kad es uzsāku kādu projektu, es ļoti reti viņu pabeidzu, gan nekas nepabeigts. No tā es saistīju 2 jautājumi. Pirmais jautājums, kurā brīdī tu nosaki, kad spēli pabeigt? Vai tu uzskati, kādai spēli pabeigt? Un, tā kā priekš publicēšanas, lai tirgot viņu cilvēkiem? Labs jautājums. Vai ir tā kā izvirzīti mērķi, kas jāsasniedz, vai vienkārši pēc sajūtām? Es viena brīdi runāju ar tieši kolēģiem ar saviem, ka es pēc savas būtības esmu ideālists, bet neesmu perfekcionists. Ir tā kā, protams, ir tieksme uz vienmēr būt labākam, tā kā uz kaut kādiem ideāliem, kad pēc spēles taisīšanas, bet laikam es uzstādu budžetu apmēram tādu, tad es varu pareizināt, ka tas varbūt pusotru reizi tā kā aizies pāri, bet spēli pabeigt, kad vairāk nav naudas. Neobligāti, bet laikam ir deadline, pie kuras ir jāpabeidz, un ja mēs netiekam galā, tad mēs metam ārā lietas. Jā. Ko es varu par to teikt? Ja tavs jautājums ir, kā pabeigt spēles, tad... Es tik sarežģītu jautājumu neuzdot. Jā, vienkārši orienties, pamēģini no paša sākumā iedomāties, ko tu gribi, un tad, laikam, spēli, un tad skaties, kas atbilst tavām standartiem un kas neatbilst. Un, protams, tas arī runa par standartiem, bet... Jā, viena brīdi man ir citi komandas biedri, un es viņam pasaku stop, un dažreiz viņi man pasaka stop. Un, laikam, ir vieglāk, ka tu pieskati viens otru arī. Vienam pašam ir grūti, jo tad tu vari neapstāties nekad, bet... Viena lieta, cik ļoti, kad tu uzsāc kādu projektu spēles, un kad viņš tā kā ir publicēts, cik ļoti tā ideja mutējās pa vidu, cik ļoti viņi izmainās, vai tev izdodās plus minus tā paša saglabāties, vai arī bijuši tādi gadījumi, kad uzsāks taisīt vienu spēli un beigās sanāca kaut kas pilnībā cits? No, ar Stories from the Outbreak lielākoties. Tā bija ar Lunas Fishing Garden, bija kopīgas idejas, bet mēs saprotam, ka dažas lietas nestrādā. Es domāju, ka nevajag būt sturgalvīgam, jāmēģina skatīties apkārt, ko saka spēlētāji, jātestē, kas notiek, un arī jāprunājas. Un es teiktu, palīdz, ja tava komanda ir godīga ar tevi, bet tā ir tā vērtība, kuru jāaudzina gan sev, gan pašiem. Jo, ja cilvēkiem ir bail pateikt kaut ko, kas viņi uztver par slikto, tad patiesībā tas nepalīdz bieži. Konstruktīvais kritisisms var būt sapīgs, bet tas palīdz visvairāk. Mēs esam diezgan paškritiski par savām lietām, bet ne pašniecinoši. Runājot par kritiku, kā jūs testējat savas spēles? Vai tas ir notiek viss iekšēji, vai jūs dodat savai kopienai? Abi varianti. Tā kā dažreiz ir publiskie testi notiek, dažreiz mēs paši, tā kā pirms spēles relīzēm, mēs bieži sanācam kopā un spēlējam spēli. Pirms kāda laika pirms relīzes. Un tad mēs burtiski sēžam ar, papīra lapām, pierakstam, kas mūsuprāt pietrūkst, un mēs salīdzinām, un balstoties uz tiem arī veidojas kaut kāds production plāns, producēšanas plāns.
Jā. Es iztēlojos, ka tādos gadījumos jums ir daudz dažādi cilvēki, un, protams, katram savi ideāli, un tad ir domstarpības, uz kuru pusi vispār iet. Uz manu pusi. Esmu producents. Tad nav tā, ka cilvēks sliktas lietas piedāvā. Bieži vienkārši nav resursu, ka to izdarīt, un tad... Bet man nebija tādas problēmas, ka, zini, visi kaut kas strīdās vai konfliktē. Vienkārši ir svarīgi sadzirdēt cilvēkus, kad viņi tev pasaka, un dažreiz man nav taisnības, un tāpēc esmu pateicīgs, bet dažreiz es varu vienkārši pateikt, ka, hei, ir liels risks kaut kā tādu darīt, ja mēs gribam vēl strādāt pēc gada kopā, kā studija, nevis tā kā es tevi atlaidīšu, bet, dažas lietas mēs nevaram atļauties, dažas lietas prasa daudz piepūles, pašrisks jau tomēr vienmēr būs uz mani, jo algas tiek maksātas no Cold Wild Games puses, ja studija, laikam balstoties uz to es dažreiz pieņemu lēmumus, ka, hei, kā izdarīt tā, lai studija pastāv kādu laiku vēl, vai es varu atļauties tur ekstra 3 mēnešus taisīt šo feature vai nē. Un, ja tu to paskaidro cilvēkiem, tad kaut kā nebija tāda, problēmu nebija man pirms tam. Angļu valodā tāds termins sunk cost fallacy, nezinu, kā viņš būs latviski, saistībā ar to principu, vai tev bijuši kādi projekti, kurus pilnībā izmet laukā, tajā periodā, kad tu jau darbojies ar savu Cold Wild Games, un cancelt projekti, atcelt projekti, un kāpēc, Mašīnu protokolu mēs pie tā strādājām 5 mēnešus, man liekas, un to es izmetu laukā, kaut vai bija playtestings, bija lielākoties ok. Mēs vienkārši nevarējām to padalīt tajā stāvoklī. Es mēģināju multitaskot atkal pie 2 projektiem. Tas man nesanāca, Elena ļoti labi zīmēja, interesi Twitterī bija. Es saprotu, ka ja mēs gribam uzturēt kvalitāti studiju, tad tam jābūt atmestam. Kurā punktā tieši, tu redzēji, ka nesanāks, to uzturēt kvalitāti, kā tu vēlējies? Kas bija tas klupšanas akmens? Es neteiktu, nekad nav viens klupšanas akmens, es tā teiktu. Tev jāvēro savas sajūtas, kā ar visu ar dzīvi, tā kā kāda, mēneša vai 2 laikā, un ja tas sajūtas paliek, tad tu sarāk uzrakstīji, piemēram, kāpēc. Man liekas, ka tur daudz laika aiziet uz spēļu dizainu, spēles dizainu, lai veidotu spējas. Vai, piemēram, tur tieši nav dizaina spējas pietiekami, lai veidotu spējas. Un, balstoties uz to, kaut, ka tu saraksti lietas, un tad tu saproti, ka ir sapīgi, bet jāatmaiž. Tas projekts. Un man bija tas domas par Stories from the Outbreak, piemēram, jau pēc 9 vai 10 mēnešiem, jau ar wishlistiem bija ļoti slikti, bet tad, godīgi runājot, es vienkārši sēdēju un spēlēju ar kolēģiem, un redzēju, kā viņi spēlē, un man liekas, ka ja pat tā spēle neatmaksāsies, man bija sajūta, ka tur ir potenciāls, un tā būs diezgan laba. Un, bija vērts bankrotēt tas spēles dēļ. Man bija tā kā Vladimir, ja mēs bankrotējam, vai tev būs žēl, ka tu šito darīji nevis kaut ko citu? Un patiesībā nebūs. Un, laikam tas bišķi atmaksājās, jo Steam festivāls, kad bija un bija demo, tur bija liela uzmanība spēlē, un tieši tad mēs iegustam lielāko wishlist daļu. Bet, protams, ir ļoti tieva robeža starp turgalvību un tā kā plānošanu. Es tev tā teiktu. Un es nezinu, vienmēr ir grūti atmest kaut ko no sevis, atstāt kaut ko malā, bet mēs par tādām lietām laikam mācāmies procesā. Tā kā šis bija mans 6. gads spēļu izstrādē, man bija sajūta, ka kaut ko tādu ir vērts pavilkt un kaut ko tādu ir vērts darīt. Vai tas atmaksāsies vai ne, es vēl nezinu. Bet launch bija ok. Kā teikt. Pagaid, viņi jau ir izlaisti, ja tikai Early Accessā? Early Accessā. Ok. Jā. Un kad plānojas izlaišana? Es teiktu kaut kur... Mēs visu laiku diskutējam par to arī. Vēl domāju, kādas 5 vai 6 mēnešus mēs pie tas vēl strādāsim. Ok. Un cik jau pagājuši kopš sākuma? 1,5 gads, man liekas. Okay. Tā ir ļoti tāda garāka spēle, ko mēs taisam, bet man liekas, ka man nepatīk garas spēle. Tā kā ilgi taisīt spēles. Man pietrūkst arī uzmanības. Bet komandai ir ok, un atkal
ja es to procesu automatizēju, tad zini, būtu diezgan stulbi. No manas puses šobrīd teikt, hei, man apnika stop. Tiešām cilvēkiem patīk strādāt pie spēles un tad kaut kā turpinās lietu. Tātad, ja kāds nezina, kas šo klausās, Stories from Outbreak ir tā kā zombiju apokalipse Rīgā. Jā, Stories from Outbreak, jā. Mēs mēģinām tieši, es nezinu, ko vēl sanāca, bet ideja ir tāda, ka tas būs vairāk tiešām par kā story generator savā ziņā, ka tev katrs playthrough kaut ko citu ienesīs, un varbūt pat, ja tu zaudē pa ceļu, tad paliek kaut kāds stāsts. Līdz tam vēl ir diezgan daudz jāpaiet, bet šobrīd, kad mēs taisam pamatmehānikas, mēs taisam, lai spēlē būtu interesanti un tā kā patīkami spēlējama, un tad mums ir plāni kā narratīvi to apaudzināt tā, lai būtu, tieši stories daļa sanāktu. Apmēram tā. Man pašam viena no interesantākajām lietām šķiet, ka tas ir, Rīgā, Latvijā, tas ir tāpēc viņi gribētu pamēģināt, paskatīties visas tās atsaucas uz vietām, kuras esmu redzējis realitātē, un saistībā ar to, vai Lieldienu olas easter eggs bijušajās spēlēs, ir kādas lietas, kaut kas atsaucas uz realitāti? Dažas lietas atsaucas uz realitāti. Laikam, tā lieta, kā to sauc, Kiwi, tas mākslinieks, vai tas bija tas tieši maskots. Es visu laiku jaucu, tagad man būs jāiegūlē, savādāk es izskatīšos, kā... Tūlīt. Zini uz grafiti, uz Rīgas ielām? Jā. Noscīti... Elēnai tas patika. Kur ir šitais? Un viņš ir arī... Jā, un reference uz to ir spēle, bet tad mēs uzrakstījām māksliniekam, kurš zīmē, un tad mēs uzrakstījām, vai ir ok, ja būs reference spēlē. Uz šito, viņam laikam patika, ja viņš teica, ka ir fine. Protams, ir tā kā arī skeči darba dokumentiem, un daļu no foniem priekšspēles vai ainavām, piemēram, kuras vēl ir izstrādē un kuras vēl būs tā kā liktas. Piemēram, man patīk, viena bija balstīta uz Jāņa Rozentāla gleznu, bet es neteikšu vēl kādu. Droši. Otrā bija uz saucas par Latvijas ainavas. Jā, Purvīti, tieši tā. Jā, tā kā man patīk dažas Purvīša gleznas, un es gribētu kaut kā tie influenti, tā kā ietekmē. Jā. Tādi vispārīgi jautājumi. Vai tev ir tādi mīļākie žanri spēļu vai arī tematikas, kas īpaši uzrunā? Šobrīd īsti nē. Man patika iepriekš stratēģijas, postapokaliptiskas spēles ar labu narratīvu, bet šobrīd, laikam, es mazāk spēlēju, bet es sev atstāju vietu būt pārsteigtam, es tev tā teiktu. Es ļoti reti, man patīk open world spēļu ideja, bet es ļoti reti varu atrast kādu tiešām labu open world spēli, nevis... kad tu skrēji apkārt un vilks kopā. Es nezinu, kāpēc tik daudz izstrādātie tas koncepts šķiet tik ļoti vilinošs. Man pašam arī šķiet vilinošs, bet kad es to pastos kā spēlētājs, man ir ļoti grūti izstrādāties, kas man ieviltu tā, kā es vēlētos, jo tas izklausās pēc tāda ļoti liela... Jā. Tā ir liela apņemšana uztaisīt. Jā, arī kā spēlētājiem tajā visā ieiet iekšā. Tā ir liela apņemšana, ka spēlētājiem ieiet iekšā, ja tu domā, jo tu domā, var arī, ja es domāju, ka, tagad es sākšu tur spēlēt Mad Max, bet tik daudz darba aizies, lai tos outpostus iekarot. Patiesībā tas ir busyworks, un es domāju, ka labas open world spēles, viņi var to busywork sajūtu minimalizēt. Un, protams, tas nozīmē vairāk unikāla satura, tad paliek grūtāk, bet es domāju, ka tieši labas open world spēles, viņi tev nedod to busywork, bet vairāk dod tiešām spēju pētīt pasauli kaut kā, neliekot tev justies, ka tu tagad dari darbu kaut kā, Nebija daudz spēļu, kur es tiešām gribēju pētīt pasauli, pētīt, nevis tā kā aiziešu tur, lai dabūt kaut kādu achievementu, vai dabūt kaut kādu foršu mantiņu, vai dabūt kaut kādu objektīvu priekš misijas, kuras man jāpilda. Vai tev šķiet, ka spēļu izstrādātājiem ir svarīgi spēlēt spēles daudz? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Nešķiet. Nešķiet? Nešķiet. Tā kā
ar dažiem producentiem es runāju, viņi saka, mēs tā kā vienkārši dažreiz paskatāmies YouTube videos ar spēlēm, bet, viņi daudz to dara, bet viņi skatās, piemēram, tikai YouTube un viņi neizbauda spēlēšanu tik daudz. Tas ir, ja mēs runājam arī par lieliem AAA kompānijiem, kur bija iespēja runāt. Nav slikti, ja spēļu izstrādātais spēlē daudz spēlēs, bet man neliekas, ka tas ir ļoti nepieciešams, lai taisītu labas spēles. Ir viens tāds ļoti sarežģīts temats. Jā. Es nedomāju, ka mēs viņu varēsim izrunāt. Domāju, varbūt tas bišķi pabakstīt. Bet pamēģinām. Tas jautājums spēles mākslā un spēles tā kā atkarība un tu esi cilvēks, kurš vada biznesu. Jā. Tev vajag, lai cilvēki to spēli spēlētu. Jā. Kāds tavs viedoklis vispār šajā visā jautājumā un tēmā? Jo teorētiski to var pieauzdāt tā kā, ja tas būtu lootbox, ko tu neatbalsti, tas būtu kā... Tu izmanto psiholoģiskas tā kā Skinnera kastes principu, lai cilvēkiem rastos... Atkarība. Lai labi, lai spēlētu uz tām tendencēm, kuriem mums liek pieķerties lietām. Vārdu sakot, laba spēle tā gribas spēlēt, vai tas nozīmē, ka viņi ir savā ziņā arī slikta, tāpēc, jo viņi izraisa atkarību, vai laba spēle? Ok. Kā tu jau teici, tā kā ir ļoti daudz nianses par šo. Ja mēs runājam tieši par tā kā izmantošanu kazino mehānikiem, tā kā bija arī pētījums par to, ka Lielbritānijā pusauģu skaits, kuri pēc tam kļūst par kazino atkarīgiem, palielinās tagad. Un tas ir saistīts tieši ar mobilām spēlēm, free-to-play spēlēm, kur izmanto tās mehānikas, lai cilvēkus pieradinātu. Labu spēli tev gribas spēlēt, bet es jūtu, ka tā nav jāizmanto ļaunprātīgi tas black box mehānikas, kuras tev liek atgriezties visu laiku. Spēlēt tieši uz sunken cost fallacy. Piemēram, daily rewards, kad tu palaid garām vienu dienu un tad viss resetojas. Tas ir sliktākais piemērs, jo viņi padara to spēli tiešām kā darbu, ka cilvēkam katru dienu ir jāielaugojas tā spēle. Viņš ielaugosies tāpēc, ka viņam rodas tas, kā tev teikt, ir ieradums. Ieradums, jā. Un ja cilvēks spēlē ierāduma pēc, man liekas, ka tas ir diezgan sudīgi. Un ja es taisu tā spēli, lai tas kļūtu par ierādumu, un ļoti daudz spēles tiek taisītas ar tādu, ir īpaši Games as a Service modelis, tur tiek iestrādāts ierādums. Man liekas, ka tā ir tā zona, kur es negribētu. Tu arī nevēlēs veidot tādu spēli, kurai būtu tā kā, tu viņu ilgstoši atjauninātu visā tur klāt, lai, bet vai tai spēlē jābūt tādai, kur cilvēki, neobligāti kaut kādiem... Terraria ir laba spēle, piemēram. Neņemot vērā viņus mākslas prakses. Minecraft ir diezgan ok lieta, jo tur tiek izpausta tev kreatīva puse. Un tad cilvēki tiešām socializējas caur to, un es domāju, ka tas ir tas piemērs, kurš varbūt uz kādām spēlēm jātiecas. Un tām spēlēm nevajag daily bonusu tev dot, lai to ienāktu tā spēle. Kā tu sauc, tur ir tas starpības starp endogenous rewards un, nosacīt, tu jūties apbalvots tikai tāpēc, ka tu spēlē, nevis tāpēc, ka tev spēlē dot kaut kādus mākslīgus apbalvojumus. Un runājot par atkarībām, cilvēkiem, ja mēs runājam par jauniešu, piemēram, atkarībām, bieži tas radās tāpēc, ka viņi izvairās no kaut kādām, dzīves stiprām emocijām, vai, kuras, piemēram, spēlēt datorspēles ir ok, bet ja tu spēlē datorspēles tā, lai neietu ārā, jo tur ir tā kā sapīgi, tad tas paliek, tas ir vairāk ne tikai par atkarību, bet arī par izvairīšanas no kaut kā. Jā. Un tad, nezinu, tu nevari paredzēt, ka kāds to nedarīs ar tādu spēli, bet tu vari paredzēt, ka kāds ka tu neizmantosi tas kazino mehānikas, lai atvertu tas durvis uz tiešām uz to mehānisku atkarību. To, ko tu uz kazino atkarību, teiksim tā. Tā ir tā, es domāju, starpība. Tu nevajag kautrēties no tā, kā tu uztaisīsi labu spēli, bet man liekas, ka ir tiešām jāsaprot etiskus aspektus tam, ka tu taisī
spēli, kura tieši pierādina sevi spēlēt ar ļaunu nodomu. Vai ne ar ļaunu nodomu, bet es domāju, ka katram, kurš taisa tādas spēles, ir etiska kaut kāda atbildība. Es domāju, tas ir pilnībā pielīdzināts kaut kādam alkoholam. Faktiski tas ir ļoti grūti paredzams, vai tas cilvēks viņu lietos atbildīgi vai nē. Ja es kādreiz izveidot spēli, kurai būtu tāda bīstamības pakāpe, man šķiet tā kā atbildīgs solis, varbūt tas būtu kaut kādu, nezinu, iekšpus spēlē kaut kādu tā kā brīdinājumu, nezinu, pēc pāris stundām izmest, vai vēlēs turpināt spēlēt vai kaut tādu. Bet jā, tā savādāk tur īsti... Protams, tev kāds pajautās tagad, vai... tā kā... tu jau vari atbildīgi tā kā visu dienu nogējumot, tu visu nedēļu strādāji. Un ja tu atņem to spēli, varbūt cilvēks kaut kādu citu eskapismu metodi izvēlēsies, vai ne? Vai tas eskapisms ir pielīdzināms tieši kazino atkarībai? Es nezinu, man liekas, es nevarēšu tev komentēt. Jā. Labi, tas bija tāds grūtais jautājums. Es jau iešu uz noslēguma jautājumiem. Gadījumā, ja ienāks vēl kaut kas vētā, tad uzdošu arī to. Bet uz beigām ejot, kāda būtu tavi ieteikumi jauniem spēļu strādātājiem, kuri varbūt tās vēlās sākt ar to nodarboties? Es domāju, ka manas pieredzes un tavas pieredzes, jebkura cilvēka pieredzes būs atšķirīgas, bet ja es gribētu to sistematizēt, laikam es ieteiktu tiešām taisīt ļoti mazas spēles. Iedomājies kādu spēli, kur tu varētu uztaisīt nedēļas laikā. Un tad, protams, tas droši vien aizies 2 mēnešus, bet novērtē to procesu un novērtē to, ko tu mācies. Nemēģini uzreiz par to panākt gala rezultātu. Skaties, kas tev patīk un mēģini uz to tam pievērst vairāk uzmanības. Jā, jo tas tomēr vajag būt. Ja tu dari to kā hobiju, tad man liekas, ka tur jābūt daļai no prieka arī un gandarījuma. Vai ir kādi tā kā resursi, kurus šeit tev būtu noteikti jāapgūst jaunam izstrādātājiem, neatkarīgi no kuras nozares, vai programmēšana, vai māksla, vai... Es teiktu, ka versijas kontrole tā kā noteikti der, bet tu to nedarīji pirmās spēles. Es domāju, jo vieglāšāk, jo labāk tu sāc darīt lietas. Tiešām galvenais jau paskatījies, vai tev patīk, ka tavs kvadrāts lēdz pa ekrānu. Tas man iedeva vienu domu citam jautājumam. Kad jūs izstrādājat spēles, vai jūs veidojat papīra prototipus vai tikai digitālus? Mēs netaisam papīra prototipus, ne, tikai digitālus. Vai ir bijis tāda vēlmā tā paeksperimentēt? Laikam šobrīd ne. Ja spēlē būtu kāds vienkārša lieta, es nezinu, piemēram, ja taisi šahu, bet ar, 2 karalienēm, tad, protams, mēs taisītu papīra prototipus, bet līdz šim brīdim kaut kā negādies, ka mums vajag gribēs taisīt papīra prototipus. Es izlietu pāris lietas, kas man ienāca prātā. Vai tev ir kaut kāda sapņu spēle, ko tu vēlētos īstenot, kaut kāda tā kā lielais sapnis vai... Dažreiz es skatos uz open world lietām godīgi, bet tiešām man bieži nāk tas atmiņas par Front Mission spēlēm, kuras bija tactical RPG spēles uz PlayStation 1, un es spēlēju Front Mission 3, un es teiktu, ka tā spēlēja, tas mehānikas patiesībā nebija ļoti dzīves, tas kaujas bija diezgan paviršas pēc tam, kad tu izēji, kad tu paspēlēji kādas 6-7 stundas, bet es domāju, ka viņa tiešām stāstīja par sižetu. Tagad ja runājot par sižetu, viņi tiešām mēģināja interesantu stāstu pateikt, kur bija tas, es nezinu, vai tas angliski transhumanism pareizi nosaucas, bet par to, kas padara cilvēku par cilvēku, un ja, piemēram, ja kāds bija klonēts, tad vai viņš ir cilvēks vai ne, un kā tādi cilvēki justos, vai arī uz ko cilvēki ir gatavi upurēt, lai kaut ko sasniegt. Protams, tagad varbūt es daudz savādāk uz to skatītos, bet kad es biju 13-gadīgais puisis, kurš spēlēja šo spēli, tas bija wow, apmēram tā. Jā, es tiešām gribētu stāstīt foršus stāstus caur spēles mehāniku. Tā es tad teiktu. Jā, tu tikko atbildēji jautājumu, kas man nāca prātā.
tu teici, ka tu vēlēsi taisīt tā kā stāstus un tā kā stāstīt viņus caur spēli kā mēdī. Jā, tad sanāk, ka varbūt es domāju par kaut kādām ļoti eksperimentālām mehānikām, vai tas tev ir interesanta joma? Virziens. Jā, man noteikti interesē spēles kā mākslā daudz vairāk, kā spēles kā komerciāli produkti. Ja es atradīšu veidu, kā izdzīvot, tad laikam es tam vairāk pievēršu uzmanību. Labi, vēl vienu jautājumu. Ļoti vispārīgu, var pasapņot, kādas tās prognozes par spēļu izstrādes nozari. Tā kā, kāds būs tendences nākotnē, tev šķiet, viss paliks sliktāk? Relatīvi pret ko? Pret šobrīd. Es iztēlojos, varbūt tās būs kaut kāda čips, iebāzīs smadzenē, to rādīs. Es domāju, ka viena brīdī tas noteikti paliks publisheru vidē, tad ir lielākā. Nu, skatoties arī uz to, kas šobrīd notiek ar tiem Play Pass vai PlayStation tas plus subscription. Tā kā, man liekas, ka šīs modelis bišķi apdraud individuālus spēļu izstrādātājus, bet tas palīdz lieliem publisheriem laikam. Zini, mūzikas instrumenti viena brīdi kļuva ļoti daudz pieejamākas pareizi. Nu, ja tu gribēji elektroģitāru ierakstīt 70. gados, tev bija jābūt ļoti bagātam cilvēkam. Un tad ar laiku tas kļūst pieejamākas pareizi, bet tas arī nozīmē, ka mūzikas grupām ir daudz grūtāk izcīsties arī savā ziņā, jo ir tik daudz konkurences, vai ne? Un cilvēki vienmēr izvēlēsies labāko grupu, nu, kas viņam patīk. Protams, ir dažādas gaumes, bet mūzikas grupas nav tas pats, kā atslēdznieki. Nezinu, tev vajag atslēdznieku, labākais atslēdznieks ir aizņēmis, nu vienalga tā kā es dabūšu nākamo. Mūzikas grupa, tā kā viņi nebūs aizņemti, viņi vienmēr varēs klausīties labāko mūziku, kas tev patīk. Tā kā es domāju, tā industrijā ar laiku nebūs daudz vietas otrām vietām. Nu, nebūs daudz iespējas izpausties. Es domāju, notiks, varbūt ir liela varbūtība, ka notiks tas, kas notiek mobilē tirgu. Ja tu gribi būt liels, tad tiešām tas pieder milzīgām kompānijām. Un tev vajag strādāt ar publisheru, lai kaut ko sasniegtu. Viens pats tu it kā nevari. Varbūt tā nebūs, bet man dažreiz ir sajūta, ka tas konsolidēsies pēc kāda laika. Mani tas nebiedē tik ļoti. Bet... Jā, tev patīk sasīt stāstus, vai esi mēģinājis arī kaut kādus rakstīt, vai dzejot, vai... Man bija nopublicēts viens dejolis avīzes nosaukumā. Avīzes nosaukumā? Jā, ir tāda avīze ar nosaukumā, avīzes nosaukums. Tas man patīk. Jā. Man šeit bija kafejnīca, laikam tu jau zini, kur? Tas arī, tā kā, jā, viņam tur bija vienā atklāšana. Bet jā, man dažreiz patīk, bet man bieži nav spēka, tā kā. Un es arī neuzskatu sevi par labu kaut kādu rakstnieku vai dzejnieku. Bet tā parunāties vai... Kam nepatīk par sevi runāt? Kāpēc cilvēki brauc uz podkastiem? Kāpēc mēs te esam, vai ne? Vai tu pats negribētu būt mana vietā šobrīd? Es sēdētu ar tiem jautājumiem, prasītu. Man nebūtu iebildums, domāju. Tas ir labs arī darbarīgs introspekcijai, pēc manām domām. Nu, es sākumā laikam pieminēju, bet man, kāpēc to izveidoju, es patiesībā ilgi darbojos spēļu strādā, bet man nav tāds sajūta, ka esmu kaut kāds meistars, un es gribu tā kā parunāt ar cilvēkiem, kas man tā kā iedvesmo un pastīties, nu, nezinu. Tev liekas, ka atslēga ir kaut kas ārpusē, dažreiz man tāda sajūta ir, bet... Viņi ir iekšā. Tas ir tā kā būs quotes kaut kāds filozofisks. Es tev piekrītu, jā. Tas ir, es atceros vienu no divām kaut kādā grāmatā, ko es lasīju par spēļu izstrādi, kad kāds kļūst par spēļu dizaineru, tas jau tā sauc saukt vienkārši, un tad tu esi spēļu dizaineris vienkārši. Man ir sajūta, ka tu dažreiz tā kā varbūt noniecini sevi vai tā kā neuztver sevi nopietni, kas patiesībā nav tā, jo man liekas, ka tu esi tā kā ļoti gaišs cilvēks ar tādām skaistām idejām. Tas ir kaut kāds, nezinu, no pusauģu gadiem, ko es mēģinu pāriet pārēji, nezinu, vai tas ir, lai pievilkt sev uzmanību, ka tas jau tā kā noniecina, un tad... Jā, es saprotu. Tas tā kā fishing for compliments. Jā.
Tad es mēģinu tagad būt, kā pasaka, pašpārliecinātāks un tam līdzīgi. Nu, terapija dažreiz palīdz lietām. Man, piemēram, palīdzēja. Man arī bija daudz šis lietas, bet... Vēl es gribēju vienētu Cold Wild Games tagad ir publishers. Kā var cilvēki, piemēram, kam tu palīdz, kā tu izvēlēs, kam tu palīdzēt? Cilvēki lielākoties raksta, čau, vai tev neinteresē mana spēle, un tad... Jā. Esmu sudīgs publishers, jo man patīk cilvēki, un tad man liekas... Tev grūti teikt, Man liekas, ka tas aizved dažreiz pie sliktiem lēmumiem, bet... Nē, lielākoties cilvēki raksta e-pastu un pajautā. Vispār tā ar dzīvi ir. Tā kā, ja tev kaut kas interesē, nebaidies uzrakstīt e-pastu kādam pajautāt. Un tad tu kļuvi par publisheru nejauši tādā gadījumā, kad tu atrakstīji, ja tu izdomāji, ka tu... Man bija plāns, ka es gribu to pamēģināt. Nebija konkrētas domas, bet, kad, piemēram, Jānis ar Crown of Pain uzrakstīja, es teicu, jā, ok, varam kaut ko tādu izdarīt. Ja tev kādreiz būs spēle, es tev varu palīdzēt ar publisheru. Un kā tas izpaužās? Konsultācijas? Atkarīgs no tā, kāds cilvēki ir. Ar Druidwalkeru, piemēram, ir budžets kaut kāds, ko esmu gatavs, un tad es, protams, izmantoju savas prasmes, kā novest to spēli līdz galam, tā kā ar Steam lapas gatavošanu, tā kā ar sagatavošanu relīzei, lai pieskatītu, lai cilvēki neaiziet ārpus ramiem, laika ramiem, lai viņam ir skaidrs, ko viņi dara. Jā, dažreiz tie ir tā kā ieplānošanas zvani, dažreiz, piemēram, Crown of Pain vajadzēja mākslinieci, un tad es atradu Zāni, kuri palīdzēja. Tā bija, viņa ir studijas mākslinieci. Un, kaut kā tā lietas notiek. Īsumā cilvēki pasaka, kas man ir vajadzīgs, tad es domāju, vai es varu palīdzēt vai ne. Okay. Jā. Tas man atgādināja vienu lietu, ko es laikam neveicāju par... es pieņemu, ka jums nav tik daudz darba, lai visu laiku pilnā laika... nodarbināt savus darbiniekus, tad jūs ņemat tā kā... Nē, mēs visu laiku tā kā nodarbinām. Tagad visu laiku? Jo es atceros, kaut kur minēju... Agrāk bija, tā kā līdz 19. gadā, tas bija pēdējais gads, kad es pabeidzu freelancu. Tagad bija tā, kā es dažreiz ņēmu lietas, jo es gribu atvieglot slodzi uz studiju, un tā kā, lai nemaksātu sev algu viena brīdi, un tā kā... jo nav viegli ar storijas šobrīd, ar studiju vispār, bet... Jā, pēdējos 2-3 gadus mēs fokusējamies tikai uz spēlēm, tā kā pilnībā 3-4, es teiktu, gadus. Es pats dažreiz meklēju tiešām lietas, ko darīt malā. Vai es palīdzu izstrādātājiem, ja kāds uzraksta Vladimir, vai tu arī kādu ieteikt, tad es to daru, un dažreiz es sakārtoju juridisko pusi. Bet, jā, aktīvi es nemeklēju citiem, sev es aktīvi meklēju lietas, ko darīt. Bet pārējie darbinieki ir aizņemti, un tiešām man liekas, ka ir svarīgi, ka viņi dara savas lietas, savu projektu, Stories from the Outbreak šobrīd. Labi. Ļoti forši, paldies. Es nezinu, kā tev pateikties. Paldies, es gribēju atbraukt, un mēs parunājam.